Es domāju, ka mums visiem lielākais izaicinājums, lielākais uzdevums ir saglabāt Latviju. Tik vienkārši. Un Latviju nevis kā ģeogrāfisku vietu ar nosaukumu Latvija, kāda arī padomju okupācijas laikā tāda ir bijusi, bet Latvija ar saturu, kurā dzīvo latvieši, kurā latvieši jūtas kā savās mājās, runā savā valodā, kuriem ir sava identitātes apziņa. Un, ja tas vairāk vai mazāk visu laiku ir bijis ļoti pašsaprotams, tad šobrīd dažādu iemeslu dēļ tas vairs tik pašsaprotam var arī nešķist. Gan tādu ļoti agresīvu un ārēju izaicinājumu rezultātā, ja, daudz savulaik Nacionālajai apvienībai pārmet biedēšanu ar Krieviem, ar Krievijas impērismu. Es domāju, ka tagad neviens to vairs neatļaujas pārmest, jo redz, ka tā ir realitāte. Un šis, protams, ir apdraudējums numur 1. Bet otrs apdraudējums ir iekšējais apdraudējums. Mūsu vērtību sistēma, ka mēs paši demokrātiski vēlēšanu ceļā, mēs kā Latvijas sabiedrība, es domāju, demokrātiski vēlēšanu ceļā nonākam pie tā, ka Latvijas saglabāšana faktiski nav vērtība. Lielos vilcienos es tā to redzu. Reāli jau tam karam vajadzēja tā kā konsolidēt ap latvietību šo te valsti. Šobrīd un varu, bet tas kaut kā, ja tajā iepriekšējā koalīcijā mēs vēl redzējām tādas nacionālas vērtības, kur bija apvienotais saraksts Kariņa pēdējā valdība, tad tagad mēs redzam kaut ko pavisam traku no ļoti daudz cilvēku vērtējumu, kuri nevēlas akceptēt Krievu valodas lomas pastiprināšanu Latvijā vai arī pieņemsim, stūrmājas pārdošanu. Es redzu tādu zināmu paradoxālu šķēri šobrīd, jo, manuprāt, tiešām liela daļa sabiedrība ir mobilizējusies un ir mainījusi savus paradumus, savu attieksmi arī valodas jautājumos. Un es domāju, ka patriotismu līmenis tā ir viena no nedaudzajām zelta maliņām visam tam briesmīgam konfliktam, kas notiek Ukrainā, un latviešu kopumā. Un arī patriotiski domājošie nelatvieši, jo daļa, protams, ir tāda mūsu valstī, ka viņi ir kļuvuši saliedētāki, viņi ir sākuši domāt par to, kas līdz šim ir šķitis pašsaprotams. Pavisam kaut kas cits notiek politiskās varas līmenī un valdības līmenī. Faktiski valdība un koalīcija ir izveidota stipri nenacionālāka, kas varbūt vēl būtu saprotam tādos miera apstākļos, ka nav nekāda apdraudējuma, ka mums demografiskie rādītāji ir stabili un droši, ka mums nav nekāda ārēja apdraudējuma. Tad, lūk, šādas kreisas liberālās vērtības teorētiski ir tās man tik un tā nepatikt, bet varētu vēl saprast, ka šādu tendenci parādīšanos. Šobrīd es to neapgalvoju, bet rodas pārdomas par visādām sazvērstības teorijām, ka kādam arī no malas ir izdevīgāka tāda Latvijas valdība, kas ir funkcionēt nespējīga, kas ir nespējīga aizstāvēt valsts pamatlietas, nodrošināt valsts pamatfunkcijas, jo tas veidojums, kas pašlaik ir izveidots, man šķiet, ka mēs esam sasnieguši to punktu, ka viņi paši vairs īsti netic tam, ka viņi ir kopā un tam, ka viņi ir komanda. Tur jau sāk parādīties tās tendences, kā zirnekļu cīņas burkā, kur katrs cīnās par sevi un mēģina pēc iespējas ilgāk izdzīvot. Tur kaut kā tāda kopēja strateģiskā valstiska politika, no tā man šķiet, ka tur paliek aizvien mazāk. Jūs redzat kaut kādas iespējas, kad varētu krist šī valdība, kad varētu būt atkal cita koalīcija? Jūs redzat kaut kādas indikācijas tam? Indikācijas, godīgi sakot, es neredzu. Tas, ka valdība šūposies, būs nestabila, tas tā būs, un iekšējais pretruns būs, bet līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, protams, viss, kas var notikt, bet ir viens ļoti nozīmīgs apstākļus, kas kā līme tur šo valdību kopā. Un tas ir tas, ka progresīviem zemniekiem un vienotībai viņi ir sadalījuši tik daudz amatus, kas skar ļoti konkrēti cilvēkus. Tie ir statusi, tas ir labs atalgojums un tā tālāk, ka, lai arī cik neveiksmīgs būtu viņa darbs, šie amati viņus kā līme turēs kopā. Un es nedomāju, ka tur dzims kāda drosmīga iekšēja revolūcija, piemēram, vienotības spārnā, vienotības tāds nacionāli konservatīvā biedru daļa, kas, manuprāt, ir, pagaidām es nejūtu.
ja, ka tā censtos izrādīt pretestību pret pašlaik notiekošām tendencēm. Tas nenozīmē, ka man ir pesimisms, jo skaidrs, ka 3 gadi, kas kopējs tas maksimālais mūžs no izveidošanas brīža valdībai, kas ir iespējams, tas ir daudz, bet no otras puses tā var arī kalpot tāda tā kā augsta duša un mobilizējoša mācība Latvijas sabiedrībai, lai nākamajās vēlēšanās jau izdarītu savus secinājumus. Man ļoti patīk šobrīd zemesardzes aicinājumu sabiedrībai iedzīvināt vadmotīvu mana valsts, mana atbildība, un man šķiet, ka tieši no šāda rakursa arī būtu jāskatās. Piemēram, vēlēšanās tikai dažu balsu sadalījums, kas būtu atšķīries iepriekšējās vēlēšanās, varēja noteikt to, ka šāda valdība nevarētu izveidoties. Dažas balsis to izšķīra, un es ļoti ceru, ka tā mācība, kur mums šobrīd sniedz esošā valdība, tas ir nepatīkami, tas ir caur ļoti sliktiem, kaitīgiem valsts tēlu pazemojošiem notikumiem, mangāna rūda, stūra māja un valodas jautājumu, imigrācija un daudz kas cits, kas mums vēl būs jāpiedzīvo. Bet ka tas varētu latviešus un Latvijas pilsoņus mobilizēt, tomēr izdarīt atbildīgu izvēlu vēlēšanās un tādā veidā ietekmēt to, lai tas vienkārši neatkārtotos. Varbūt cilvēkiem vienkārši piegriezīsies tas, ko viņi redz, un būs gatavi kādiem protestiem miermīlīgiem tepat pie Saeimas vai pie ministru kabineta, lai uzrunātu šos te cilvēkus, kuri acīm redzami nedzird, nav lasījuši tās vērtības, uz kuriem šī valsts ir būvēta. Tā ir latviešu valsts ar vienīgo valsts valodu, latviešu valodu. Man šķiet, ka cilvēku neapmierinātība ar notiekošo ir. Tas, kas trūkst, ir tāda spēja to neapmierinātību transformēt tādā kopīgā vienotā darbībā. Tā ir lielākā problēma, ja, jo man nav šaubu, ka var notikt kāda protesta akcija, un protesta akcijas ir bijušas, un varbūt viņas vēl būs, bet ja katrs uz šo protesta akciju iet ar kaut kādu savu mērķi un savu izpratni par to, kā no šīs situācijas izkļūt laukā, tad, protams, arī esošā valdība var justies gana komfortabli, nebūs rezultāts. Un tad, manuprāt, ir tādam psiholoģiskam lūzumam cilvēku domāšanā jābūt, lai mēs negaidītu kaut kādu ideālu, hipotētisku risinājumu, burvinu ūjiņu, kas nu tagad notiks un viss atrisināsies, bet iet realistisku ceļu, skatīties, kas ir realistiskākais veids, kā mēs katrs varam ietekmēt valstī notiekošos procesus. Katrs var atrast savu veidu, droši vien ir 2 miljonu veidu, kā to izdarīt. Es esmu atradis savu veidu, savu politisko organizāciju, kur es izdaru tik labi, cik es māku, un ja kāds var izdarīt labāk, viņš var darīt labāk. Manuprāt, tā būtu atbildīga pieeja aktīvi līdzdarboties, stāties tajās politiskās organizācijās, kurām jūs uzticaties. Ja tur ir kaut kādas lietas, kas jūs neapmierina, tad mēģināt viest izmaiņas, piedalīties vēlēšanās, izmantot svītrošanas iespējas, plusiņu vilkšanas iespējas, būt aktīviem, saprast, ka neviena organizācija nebūs ideāla, bet šādā veidā tas neatrisina visu uzreiz, bet par šādiem maziem solīšiem, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā vispār kaut ko var izdarīt. Jo no tā, ka mēs vienreiz aizjām kaut kur pie Saeimas paturam plakātus, varbūt dažiem deputātiem dažu sekundžu kaunu ejot Saeimas sēžu zālē iekšā, tas var izraisīt, bet lielākā daļa jau šīs kauna sajūtas ir sen atrofējusi un katrā gadījumā tas nespēja mainīt viņu tālāko rīcību. Es te kulvāros parunāju ar dažiem deputātiem. Viņi uzskata, ka 26. gada vēlēšanas ir ārkārtīgi būtisks Latvijai, kad būs mēģinājumi no ārpuses atkal kaut kādu ļenganu koalīciju sastiķēt, un tāpēc mums būtu svarīgi, lai tiem cilvēkiem, kuriem Latvija un nacionāla valsts ir svarīgi, lai viņi aiziet uz vēlēšanām un nobalsot par kādu no tiem spēkiem, kas noteikti nenodot Latviju. Absolūti, pilnīgi piekrīt katram vārdam. Es būtu ļoti negatīvi pārsteigts, un es domāju, ka tas arī nav iespējams, ka esošā koalīcija spētu savākt vairākumu. Man šobrīd tas izskatās pēc zinātniskās fantastikas, ja, ka šī koalīcija spētu savākt vairākumu, līdz ar to koalīcijai būtu jābūt citai.
Bet, teiksim, viena problēma atrisināt dzimst jauna. Es domāju, piemēram, Ainārs Šlesers un viņa intereses un viņa politika, turpat Rosļikovs, es domāju, ka nevajag aizmirst arī saskaņa nekur nav pazudusi. Viņi turpat pie 5% dzīvojas. Un pēc vēlēšanām atkal visu nosaka matemātika. Un tajā matemātikā mēs arī redzam, ka katra balss var izšķirt to, vai ir iespējams izveidot daudz maz latviskus koalīciju, kur nekad nebūs populāri, kur vienmēr būs par ko kritizēt, bet kas pamatos tomēr ies kaut kādu valstisku kursu, vai arī izveidojas kaut kāds Frankensteins. Jā, droši vien tiem Frankensteiniem jau ir arī atbalstītāji. Ja cilvēkiem šķiet, ka šis ir pareizais ceļš, demokrātiskā valstī mums ar to jārēķinās. Es zinu, ka tas nav mans ceļš. Paldies, Raivo, par interviju. Paldies.